Šodien mēs esam Rīgā, Krišjāna Barona un Pērnavas iela krustojumā. Šis krustojums būtībā ir piemineklis tam, kā agrāk organizēja satiksmi. Pirmatnējs, trūls, stulbs un neērts krustojums. Tajā nekas nav izdarīts, lai cilvēkiem būtu labāk. Un ja cilvēkiem ļauj darīt dumības, viņi arī perfekti to izpilda. Nu, pastīsimies, tie, kas brauc pa Pērnavas ielu, viņiem Barona iela neskapēc gribās vai nu apgriezties, vai nogriezties pa kreisi. Divi diezgan muļķīgi manevri, bez kuriem var iztikt. Un tā, ka viņi sāk tos izpildīt, tas sanāk diezgan jautri. Tas, kurš grib nogriezties pa kreisi, dabūna laist lēzenā, bet tas, kurš grib apgriezties braukšanai pretējā virzienā, viņš iebrauc dziļā krustojumā, tādējādi arī provocēdams to aiz muguras, kuram vai pa kreisi rautiņam garām. Un tad, pēc tā, kā viņš atrodas krustojumā, var saprast, ka viņš grib riņķi apgriezties vienas ielas iespējās. Tas nav. Iela pa šauri, viņš dabūna iebraukt jau iekšā Barona ielā, un tad kaut kā uz sarkana gaismu kaut kad viņi pazūd no krustojuma. Nu, tā arī dabūna laist vēlreiz gājējis, kaut kā sen nevis sarkanā gaisa, mašīna nostāv pie sarkanā visu ciklu, un tad var jautājums, kas tas tāds ir, kur tā mašīna te gadījās, kāpēc viņa brauc virsū gājējiem pilnīgi no otras puses. Tas nekādā veidā neizskatās ne graciozi, ne ērti, ne droši. Kāpēc doma to pieļauj, nezinu, bet mums ir variants, kā to izdarīt labāk. Lielais jautājums ir par to, kur uzrodas tāds lērums cilvēku, kuriem pēkšņi kaut kur braucot vajag braukt pretējā virzienā. Tas ir dīvains, viņš brauc uz vienu pusi, nevis turp un apakaļ. Izskaidrojums varētu būt tas, ka cilvēki, kur nobraukuši no Zemitāna tilta, pagriezušies te pa labi, un tad viņi grib tikt kaut kur uz Barona ielu, vai arī braukuši pa Zemitāna tiltu, viņam vajag tur pa kreisi uz Grīziņkalnu. Te nu jāsaka, mīlīši, stop! Ja jūs esat uz Zemitāna tilta un jums vajag pa kreisi uz Grīziņkalnu, nebrauciet vienkārši nemaz uz Zemitāna tiltu. Tagad ir Rīgā jaunā austrumu maģistrāle. Brauciet pa to brīvi un nepiespies līdz Deglau tiltam, tur ir ļoti ērta uzgriešanās, un pat Deglau tiltu nonāciet Grīziņkalnā. Viss! Problēma atrisināt. Nebrauciet uz Zemitāna tiltu, ja jums vajag Barona ielā apgriezties atpakaļ. Otrs variants tiek atrodas uz Zemitāna tiltu, un viņam vajag pa kreisi Barona ielā. Tā it kā ir cita publika, bet tiem ir vēl vienkāršāks izskaidrojums. Tiem pat nevajag nekāda austrumu maģistrāla. Vienkārši nobraucot no tilta, turpiniet braukt pa Čakielu un turpiniet tā lielā bērnu laukumu. Iegrieziet pa labi Ērgļu ielā, un jūs nonāksiet uz Barona ielas jebkurā virzienā jums vēlamajā. Vispār nav nekādas vajadzības atstāt kreiso pagriezienu uz Pērnavas ielas pie Barona ielas. Tik vienkārši. Varbūt kāds mums iebildīs un teiks, jā, bet es braucu jau no Grīziņkalna taisni pa Pērnavas ielu, man vajag pa kreisi uz Barona. Nu, te arī ir atbilde vienkārši. Ja tu brauc no Grīziņkalna vai no Deglava tilta, tad uzgriezies uz Tallinas ielu un tad nonāc vajadzīgajā kvartālā, nevis lauzies te pa kreisi. Būtībā kādu laiku pavērojot šo krustojumu, ir skaidrs, ka tā apgriešanās pretējā virzienā vispār te nav paredzēta, jo mašīnas pagrieziena rādījus neļauj to izdarīt ielas robežās. Dabūna iebraukt kā tev tajā kabatā. Tikmēr tev nesās jau pārējie, kas brauc no brīvas ielas puses tev virsū, jo viņi redz, ka tu taisi apgriešanos un tev nav tā kā priekšroka. Tas būtu viens, kur rodās konflikts, nesaprašanās, neērtības, arī tā caurlaidspēja krustojuma nekāda tajā brīdī. Un otra lieta, tie, kas brauc šeit, vienkārši, ka tagad es braucu kreiso taisīs, ja? Viņš tagad brauc, es esmu gājējs, kurš grib iet pāri, viņam man jālaiž, vai šo meiteņam jālaiž, piemēram. Viņš tikko uzrāvis, lai pamuktu, uzreiz dabūna bremzēt. Vai viņš pamanīs, ka tie gājēji, vai viņš pamanīs kādu, kurš tie riteni izripos priekšā. Atkal ir konflikta punkts, atkal ir iespēja uztaisīt avāriju. Ielai ir viens būtisks parametrs – ielas caurlaides spēja. Un katram jau rodas aizdomas, ka laikam šajā vietā caurlaides spēja īsti labi nav, ja veselu joslu aizņem pāris mašīnas, kuras grib veikt tik bīstamu manevru kā kreisais vai apgriešanās pretējā virzienā. Un ja tādu gudrnieku, kuri taisītu apgriešanos, sakarājās pietiekami daudz, viņiem vēl uztais asti vidējā joslā, un tad arī taisni neviens vairs nevar pabraukt. Un tad nevienam nav labi, tāpēc, ka daži izvēlas dumjus maršrutus. Nu, ko visu to vērojot, rodās viens secinājums. Šim te krustojumam varbūt ir vieta Brīvdabas muzejā kā 20. gadsimta vidus risinājumam satiksmē. Šobrīd tam totāli te nav vieta, jo gal galā mums taču ir pat tā austrumu maģistrāle, kas visu šo plūsmu varētu paņemt uz sevi un nebūt centrā tā jāmuļļājās un jāriskē vienam ar otru veselību mantu. Tā kā Rīgas doma saņemās, aiztais šitos kreisos ciet un braucam ārpus dzelzceļa loka pa to apkārtējo maģistrāli, kā tas arī bija domāts.